Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Šodien Tavs AutoTV svinēsim pasaulē populārākā kompaktnieka 50. jubileju. Volkswagen Golf. Kopš pirmās paaudzes prezentācijas 1974. gadā visā pasaulē pārdots vairāk nekā 37 miljonos eksemplāru un iemantojas autonozares ikonas statusu. Autožurnālisti Golfiņu iesaukuši par kompakta klases karali, un šī modeļa pastāvēšanas laikā nomainījušās 8 tā paaudzes. Šoreiz mūsu rīcībā ir svaigākās paaudzes atjauninājums, ir facelifts, ko mēdz dēvēt arī par Golf 8,5. Uz braucienu ar šo autobūves ikonu mums pievienosies viens no Latvijas mūzikas laukā nemazāk leģendāras grupas līderiem. Aigars Grāvers grupas Jumprava sastāvā ir kopš tās pirmsākumiem, un tieši šogad grupa Aigaru dienā, jeb 31. augustā, ar lielu koncertu Meža parkā atzīmēs savas pastāvēšanas 40 gadi. Tam gatavojoties, Jumprava nesen laidusi klajā jauno singlu Interneta dzīvnieks, kas gan nesot kritika tehnoloģiju daudzumam mūsu dzīvē. Interneta dzīvnieks, viņš eksistē neatkarīgi no mūsu vēlmēm, vai mēs to gribam, vai mēs negribam, vienkārši mums jāmācās to sadzīvot. Es tā simboliski nosaukšu tā. Tehnoloģijas viņas ir, cik lielā mērā mēs viņas tā izmantojam, tas mums pašiem jāizsac ir. Kad labi, kad slikti, man pašam personīgi patīk tehnoloģijas, es viņas izmantoju, un pats arī cenšos sevi kaut kā brīžiem ierobežot, brīžiem tā kā, nesanāk, brīžiem sanāk. Tas, man liekas, mūsu uzdevums ir tehnoloģiem sadzīvot. Kā jau minējām, šis ir uzlabotais 8. paaudzes Golf. No ārpuses to varēsiet atpazīt pēc šī izgaismotā Volkswagen logo autoradiatoru restē. Bet galvenās pārmaiņas skārušas šī modeļa salonu. Salons ticis pie jaunas multifunkciju stūres un informācijas un izklaides sistēmas, kuras pamatā šis 12,9 colas lielais displejs. Standarta aprīkojumā iekļauts arī 10 colu lielais digitālais mērinstrumentu panelis. Turpmāk ar savu Golfiņu varēsiet arī aprunāties, jo tas ir aprīkots ar mākslīgā intelekta asistentu IDA, kas izstrādāts uz ChatGPT bāzes. Tas nozīmē, ka tagad jautājums var uzdot par gandrīz jebkuru tēmu. Man šeit mašīna ir ļoti ērta. Sēdeklis tāds tā kā manam augumam precīzi. Mašīna pie asfalta ļoti labi turās, tā kā senos laikos Golfiņam. Tas viņa raksturīga iezīme. Tas stingrs, nedaudz paciets, tas nekur nepeld tā mašīna. Patīkam, ļoti droši patīkam prognozējam braukšana ar viņu ir. Golf vienmēr ir bijis pazīstams ar savām novatoriskajām idejām. Piemēram, pirmās paaudzes Golfs bija viena no pirmajām automašīnām, kurai bija šķērsvirzienā novietots dzinējs un priekšējo riteņu piedziņai tāds izkārtojums, kas maksimāli palielināja telpu autosalonā. Turklāt Golfs gadu gaitā saņēmis arī dažādus apbalvojumus. Tostarp prestižo Eiropas gada autobalvu 2 reizes, 92. un arī 2013. gadā. Vecais Golfiņš, bet es zinu, ka tas ir tāds viltīgs vārds. Vecais Golfiņš, kā bija kādreiz, mūsdienu Golfiņš jau vairs nav tas vecais Golfiņš. Es domāju, ka Golfs ir to vietu, ko viņš kādreiz ieņēmis. Viņš noteikti saglabājis to savu nišu, tādu viņam arī ir. Viņš to savu raksturu un to savu vietu saglabājis pret citām mašīnām. Runājot par tehniku, Golf var lepoties ar iespaidīgu dzinēju klāstu. Pieejami gan benzīnieki, gan dīzeļi, 48 voltu pushibrīdi, kā arī Golf versija ar plug-in hibrīda spēka iekārtu, kur ar vienu uzlādi 100% elektrorežīmā spēj veikt līdz pat 140 km garas distances. Kā arī jau pavisam drīz Latviju sasniegs leģendārā Golf GTI versija. Zem tās motorpārsēga atradīsiet 2 litru TSI benzīnieku ar 265 zirgspēku jaudu. Jauda, te man liekas, es nezinu, kā viņš uzvestos uz lielceļiem, atgaitas šosejām, varbūt pie 200, es nezinu, kā tad būtu, vai pietiktu, vienā brīdī liktos, ka pagad te vairs nevēl. Bet pilsētas apstākļos viņam tā jauda ir pa atlītiem galiem, te visi, gan uzrāviens, gan visi, nerunājot nemaz par sporta režīmu. Mūsu rīcībā šodien ir Golfs ar ETSI jeb pushibrīda dzinēju ar 150 zirgspēku jaudu Airline izpildījumā, kas nozīmē, ka visai daudz ekstru iekļauts arī šī auto standarta aprīkojumā. Taču kā papildu aprīkojums pieejami augstākās kvalitātes IQ Light LED Matrix priekšējie lukturi, kas iepriekš bijuši pieejami Volkswagen augstākā līmeņa komplektācijā citiem modeļiem. Tagad arī modernizētajā Golf. Lukturi aprīkoti ar jaunām tālajām gaismām, kam ir par 15% lielāks darbības radius nekā iepriekšējo paauģu modeļiem.
Jā, diezgan līdzīgs pēc tam sajūtām veciem golfiņiem, kā bija. Viss vadās ļoti labi, viss ir tā kā perfekti. Man nav ko tādu sliktu pateikt, viss ir labi. Neapšaubāmi Volkswagen Golf ir viens no pasaulē ikoniskākajiem automobiļiem. Ar savu klasisko dizainu, uzticamību un izcilajām braukšanas īpašībām Golf daudziem no mums ir kļuvis te jau par sinonīmu kvalitātei un inovācijām. Ar katru nākamo paudzi Golf ir turpinājis pilnveidoties, un šis stāsts nebūtu nav galā. Taču mūsu šīs dienas sižets par Golf 8,5 gan. Paldies, ka skatījāties, un tiksimies jau drīz Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīklus Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes, un jūsu auto ir tīrs.